Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai izņemtu cieto disku no Dell Inspiron, vispirms ir nepieciešams sagatavot nepieciešamos rīkus un darba vietu. Ieteicams strādāt uz tīras, stabilas virsmas, lai izvairītos no detaļu zaudēšanas. Sagatavojiet skrūvgriezi, kas atbilst jūsu klēpjdatoru skrūvēm, un, ja iespējams, arī antistatisko aproci, lai pasargātu no statiskās elektrības. 1. Datora izslēgšana un atvienošana. Pirms uzsākt darbu, pārliecinieties, ka klēpjdators ir pilnībā izslēgts un atvienots no strāvas avota. Tādējādi tiks nodrošināta jūsu drošība un novērsta iespēja bojāt iekārtu. 2. Akumulātora izņemšana. Ja jūsu Dell Inspiron modelim ir noņemams akumulators, uzmanīgi izņemiet to, tas parasti tiek darīts, nospiežot attiecīgās atbrīvošanas pogas vai skrūves, kas to tur. 3. Vāka noņemšana. Pārbaudiet, kāda veida vāku izmanto jūsu modelis. Dažiem modeļiem ir nepieciešams noņemt vairākas skrūves, lai piekļūtu cietajam diskam. Citus modeļus var būt iespējams atvērt ar vieglu spiedienu vai slīdēšanu. Rūpīgi noņemiet vāku, lai nesabojātu stiprinājumus. 4. Cietā diska atklāšana. Tagad jums vajadzētu redzēt cieto disku, kas ir piestiprināts ar skrūvēm vai stiprinājumiem. Pirms turpināt, uzmanīgi izpētiet, kā cietais disks ir savienots ar klēpjdatora mātes plati. 5. Savienojuma atvienošana. Ja cietajam diskam ir datu kabelis, uzmanīgi atvienojiet to no mātes plates. Bieži vien tas tiek darīts ar vieglu spiedienu uz savienojumu, taču pārliecinieties, ka nesabojāt kabeļa kontaktus. 6. Cietā diska noņemšana. Tagad rūpīgi atbrīvojiet cieto disku no tā stiprinājumiem. Ja tas ir piestiprināts ar skrūvēm, izmantojiet skrūvgriezi, lai tos noņemtu. Kad cietais disks ir brīvs, uzmanīgi izņemiet to no klēpjdatora. 7. Bezmaksas diagnostika. Ja neesat pārliecināts, vai problēma ir saistīta ar cieto disku, varat izmantot bezmaksas diagnostikas pakalpojumus, kas piedāvā daudzi datoru servisi. Tas palīdzēs noteikt, vai cietais disks ir jānomaina vai var tikt labots. 8. Pakalpojumu piedāvājums. Ja jums nepieciešama palīdzība vai ja plānojat cietā diska maiņu, daudzi servisi piedāvā pakalpojumu, kur cietais disks tiek piegādāts pie jūsu durvīm. Tas ir ērti un palīdz ietaupīt laiku. 9. Kā rīkoties tālāk. Pēc cietā diska izņemšanas, ja jums nepieciešama papildu palīdzība, sazinieties ar profesionāļiem, lai veiktu remontu vai iegādātos jaunu cieto disku. Viņi sniegs jums visus nepieciešamos padomus un norādījumus, lai jūsu dators atkal darbotos nevainojami. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.